Ziemassvētku vēlēšanās, laba cilvēka lūgšanas, pat no visdziļākā apakšzemes cietuma nonāks debesīs un saņems svētību. Džoana Beilija. Kad pavisam klusām bija izskanējušas mazā bundzinieka pēdējās notis, svētnīcu pārņēma nedzirdams miers. Pēc tam, ejot ārā pilnīgā klusumā, draudzes locekļi uzmanīgi nesa rokās mazas aizdegtas svecītes. Pusnaktī visi sastājās un dziedāja klusa nakts, svēta nakts. Mana sieva Kārena, viņas vecāki, brālis un viņa draudzene pievienojās korim. Es to nedarīju. Patiesību sakot, man nebija ne mazākās vēlēšanās tur atrasties. Ja būtu mana teikšana, mēs būtu devušies uz daudz agrāk notiekošo bērnu Ziemassvētku dievkalpojumu, taču manu priekšlikumu noraidīja par labu vēlākajam, kas bija domāts pieaugušajiem. Pavērsu skatienu uz zvanu torni un vēl augstāk dzirdēju baznīcas dziesmas vārdus. Svētība plūst no debesīm. Kamēr ticīgie dziedāja, manas domas pārvērtās jautājumos, kurus pēdējā laikā biju uzdevis. Kad Dievs beidzot sapratīs, ka nu jau ir gana, un kad viņš beidzot piekāpsies un ļaus piedzimt mūsu bērniem. Atgriezušies mājās un pārģērbušies, daudz ērtākās drēbēs mēs sēdējām dzīvojamā istabas siltumā, kas plūda no iedegtā kamīna. Dzerot svētku vīnu, dalījāmies atmiņās par pagājušiem Ziemassvētkiem. Kad pienāca mana kārta, atcerējos, kā bērnībā man patika kopā ar visu ģimeni apmeklēt bērnu Ziemassvētku dievkalpojumu. Manas atmiņas ietvēra arī trokšņaino kņadu, kuru izraisīja satraukuma pilnā Ziemassvētku vecīšu gaidīšana. Mūsu mācītājs uz grīdas altāra priekšā sapulcināja visus bērnus. Tur viņš izstāstīja stāstu par Kristus piedzimšanu. Beidzis runāt, viņš diriģēja bērnus un pārējo draudzes locekļu par godu mazajam Jēzum, kopīgi dziedāto daudz laimes dzimšanas dienā. Beidzu gremdēties atmiņās, tā arī neatklājot, cik ļoti man pietrūkst šo ģimenes dievkalpojumu. Nepateicu arī, cik ļoti ilgojos piedalīties šādā dievkalpojumā, kad visapkārt valda trokšņainā kņada, kamēr Kārena maigājā mūsu pašu guļošo bērniņu. Kad cits citām bijām novēlējuši priecīgus Ziemassvētkus un pateikuši ar labu nakti, devāmies pie miera. Guļot gultā man ienāca prātā, ka manuprāt mājā, kura bija piepildīta ar 6 pieaugušu cilvēku mīlestību, tik un tā valda milzīgs tukšums. Mums nebija bērnu. Cik tas būtu brīnišķīgi, ja mums būtu mazulis, ar kur varētu dalīties svētku un dzīves burvībā. Nevarēju aizmigt, tāpēc atgriezos dzīvojamā istabā un skatījos, kā pamazām izdziest pēdējās gailošās ogles. Piepildīju ar vīnu vēl vienu glāzi, uzvilku ziemas mēteli un zābakus, izgāju ārā un apsēdos uz augstajiem pakāpieniem. Kaut arī valdīja spirdzinošs ziemas augstums, nakts bija burvīga. Pie svētku debesīm mirdzēja zvaigznes, bet naktsnīgais gaiss atnesa manā dziestošā kamīna gaistošo smaržu. Kaut arī agrais Ziemassvētku rīts bija skaists, manas domas atgriezās pie mūsu problēmām. Mēs gribējām bērnu, un jau kādu laiku bez jebkādiem panākumiem mēģinājām to ieņemt. Pēc konsultācijām un izmeklējumiem es lūdzos, ja kāds no mums medicīnisku iemeslu dēļ tiks atzīts par vainīgu mūsu ilgušās neveiksmēs, lai tas izrādītos es. Negribētu pieļaut to, ka Kārenai būtu jādzīvo apzinoties, ka viņas dēļ vecāku loma mums ir gājusi secen. Vienmēr esmu uzskatījis, ka uz lūgšanām tiek sniegtas atbildes. Tikai nevienmēr tas notiek tā, kā mēs vēlamies. Taču šoreiz viena cilvēka lūgšanas spēks izraisīja dievišķo iejaukšanos. Kad tika saņemti rezultāti, izrādījās, ka vainīgs esmu es. Mūsu izredzes ieņemt bērnu
bija pavisam drūmas. Agrā rīta dzestrumā, sēžot uz pakāpieniem un lūkojoties debesīs, izteicu vēl vienu lūkšanu, kas gan vairāk izklausījās pēc apelācijas. Ja tev, kungs, tā patīk, dāvā mums žēlastību, šķīsti mūs un dāvā iespēju ieņemt bērnu. Šīs Ziemassvētku vēlēšanās ir vienīgā dāvana, ko jebkad tev lūkšu, un ne jau sevis, bet gan Kārenes dēļ. Lūdzos, lai pienāktu diena, kad mūsu pašu radītais bērns sauks viņu par mammu. Kad lūgums bija izteikts, vīns izdzerts, un augstums nokļuvis līdz manai pidžamai zem mēteļa, devos atpakaļ uz gultu. Pēc 2 gadiem mēs apmeklējām bērnu Ziemassvētku dievkalpojumu mūsu baznīcā. Un tas bija tieši tāds pats kā manā bērnības atmiņās, trokšņains un ar aizraujošu satraukumu. Kaut arī valdīja kņada un skanēja priekpilna mūzika, mūsu mazais dēliņš nogulēja visu dievkalpojumu laiku, apmierināti aizmidzis savas mammas rokās.